Čau visiem! Te atklās Kristīna, un šodien manā kanālā ir jauns video. Kā jau jūs pēc nosaukuma redzat, šodien es jums parādīšu to, ko esmu iegādājusies Primark, H&M un vēl pāris citos veikalos. Un šis būs tās ļoti messy haul, kuras parādīšu gan kosmētiku, gan man arī te ir drēbes, apavi. Tā kā jā, te būs no visa pa nedaudz. Kā arī, ja tev šis video patiks, tad noteikti neaizmirst nospiest laiku, kā arī vari abonēt manu kanālu, ja tu to vēl neesi izdarījis. Un kas to lai zina, varbūt šoreiz esi šeit pirmo reizi, tāpēc čau, mans vārds ir Kristīna. Pirms mēs sākam šo video, tu noteikti vari arī pačekot mani sociālajos tīklos, kā piemēram Instagram un Snapchatā, jo es tur viesojos diezgan bieži, tur var redzēt visu kaut ko no manas dzīves, kā arī es tur publicēju dažādas lietas, ko es nopērku, ko man atsūta, tāpēc jā, noteikti iečeko. Un jā, tad jau ķersimies klāt pie video. Es domāju, es sākšu ar Primarku. Un pirmais, ko es vēlos parādīt, ir vienkārši šāda te bēšīga somiņa, kur šeit ir tāds tā kā ādas audums, ādas apdēļ. Un šeit te ir vairāk tāda maiga, es nezinu, kā šo sauc, samtaina. Vai tas ir samtains? Tas ir samts? Tā to sauc. Un patīk, kā es jau pie pirmās lietas, tā kā nezinu, kā to aprakstīt, tā kā lūdzu piedodiet. Bet jā, šajā somā ir tādi tā kā trīs nodalījumi, tā varētu teikt. Ir tas viens galvenais, kuram ir arī rāvēslēdzējs, un tad arī ir divi šādi te, kas ir vienkārši šīm te podziņām. Un viņi ir tādi nelieli, te vienkārši var ielikt iekšā, piemēram, kādu papīru, ja nepieciešams, vai arī, es nezinu, kaut kādas lietas, ko es nesātu ikdienā, un otrā pusē ir tieši tāds pats. Galvenajā nodalījumā ir arī viena tāda mazāka kabatiņa, kas ir atdalīta, un tai arī ir rāvējslēdzējs. Un tad arī ir divas mazākas, kuras ir vienkārši kā kabatiņas izveidotas. Man arī ļoti patīk tas, ka bija šis te aksesuāriņš šai somai, jo man šķiet, ka bez viņa tā soma būtu diezgan plika, bet, ja, piemēram, nepatīk, tad viņu ir iespējams arī noņemt nost. Arī šo somu var likt vienkārši uz pleca, jo viņai arī ir šis te, kā to sauc, rokturis, kā arī var nēsāt rokās. Un, ja nu gadījumā, piemēram, nepatīk šis te uz pleca liekamais, tad viņu arī vienkārši var noņemt nost, vienkārši attāķējot. Šī soma bez atlaides maksāja 16 eiro, kas man šķiet ir ļoti, ļoti lēti. Tad arī, kamēr es klīdu pa otro stāvu un skatījos dažādas somas, es pievērsu uzmanību arī apavu nodaļai Primarkā, un es uzgāju šādus te rudenīgus zābaciņus, un es viņos iemīlējos, jo viņi ir vienkārši parasti zābaciņi, un viņiem ir tāds pavisam neliels papēdītis, un viņi ir ar šādu te gumijas, es nezinu, ar gumijas akcentiņu. Un viņi paši ir tādi samtaini, maigi, un man ļoti patīk. Viņi nav ļoti biezi, viņi derēs tādam, teiksim, agram rudenim. Teiksim, vēlāk jau, ka būs tāds vēsāks, es domāju, ka es viņiem vairs nestaigāšu. Bet jā, man likās ļoti, ļoti skaisti. Un šie man izmaksāja 10 eiro pāris, kas arī viņiem bija tā, teikt, standarta cena, tas bija bez nekādas atlaides. Es nezinu, man šeit vienkārši ļoti tādi parasti zābaciņi, kurus var pielikt pie dažādiem apģērbiem, tā diezgan funkcionāli. Protams, Primark es arī paviesojos pie kosmētikas nodaļas, jo man vienmēr ir ļoti interesēs, kāda ir viņa kosmētika, jo, kā zināt, Latvijā Primarka nav. Vismaz man tā šķiet, es nekad neesmu redzējusi. Un līdz ar to man nebija iespēja iepriekš, tā teikt, izmēģināt šo kosmētiku, jo tā kā gluži sūtīts arī negribēju. Tādēļ, jā, es paviesojos šajā nodaļā un tur pavadīju ļoti ilgu laiku skatoties dažādus produktus. Un galu galā manās acīs iekrita 3 produkti. Pirmā ir šāda te parasta acu paletīte, un viņā man ļoti iekrita acīs šie te visi tonīši, jo man šķiet, viņi ir absolūti burvīgi. Ik viens no viņiem ir ļoti, ļoti skaists, un man šķiet, ka šī paleta pati pa sevi diezgan kvalitatīva. Arī šobrīd man uz acīm ir šīs te ēnas. Es teiktu, ka pigmentācija ir diezgan laba, varbūt varētu būt, protams, labāka, bet ko jūs vēlaties par 3,50? Arī ļoti patīk, ka ir spīdīgie tonīši, kas ir šis, un šis te man šķiet, kuri ir tādi, nu, vienkārši burvīgi. Es nevaru aprakstīt, bet viņi tiešām man šķiet vienkārši ļoti skaisti. Un man arī šķiet, ka šī te paleta ir tāda diezgan funkcionāla, jo man šķiet, ka šīs ir tādas ēnas, kuras es varētu vilkt gan
uz tādiem, teiksim, saviesīgiem pasākumiem, un arī tādas, ko es varētu izmantot ikdienā un nedomāt to, ka tas būs pārāk daudz. Tad es arī pievērsu uzmanību lūpu krāsām, un viņas tieši bija uz atlaidi par 50 centiem, tā kā par 50 centiem, kas man šķiet vienkārši absolūti lēti, un es pievērsu uzmanību tieši šādai te lūpu krāsai. Šeit te viņa ir lipīga, tāpēc, ka šeit bija tā uzlīmīta, ka viņa ir 50 centi. Es nezinu, kādēļ viņas bija lētākas. Viņas tur bija tikai dažas, tā kā es pieļauju iespēju, ka šīs te bija vienkārši tās, kas bija palikušas viņiem, jo citur es viņas nekur nemanīju. Un šī te man ļoti patīk. Viena pati, kā viņa man izskatās virsū, man nepatīk, jo man īsti nepiestāv šis te tonis, jo es iztos uzreiz tā diezgan drīvaini, bet man ļoti patīk viņu savienot kopā ar vienu citu lūpu krāsu, kas man ir, un tad tā izskatās diezgan labi. Par kvalitāti runājot, man patīk, jo viņai vajadzēja, tā teikt, divas kārtas, divus slāņus, tā kā pirmo un tad otro, un tad viņa ir pilnīgi tā kā nosedzoša. Ļoti ātri paliek matēta un nav lipīga, kas arī man bija ļoti svarīgi. Un tad es arī nopirku šādu te primeri. Kādēļ es viņu nopirku, es īsti nezinu. Varbūt vienkārši es paskatījos uz viņu un man šķita, ka tikai es viņu varētu nopirkt, jo man pēc būtības nav neviens primeris un es parasti pirms kosmētikas uzklāšanas lietoju vienkārši kādu kremiņu un vienkārši pirms tam arī attīru, protams, ādu. Bet jā, paņēmu šo te. Un es teicu, ka man patīk. Atklāti sakot, es nekad neesmu sapratusi to domu, kādēļ jālieto primeris. Bet par cik tagad viņš man ir, es viņu vienkārši uzlieku. Ir tāda sajūta, varbūt kāda tiek vairāk aizsargāta, un šis ir tāds, kas mitrina. Es ļoti ilgi domāju to, kā to vārdu sauc latviski. Bet jā, ļoti tāds jauks. Un šim, diemžēl, es arī neatceros cenu. Bet es nedomāju, ka tas bija vairāk kā 5 eiro. Arī pie kosmētikas daļas skatījos arī pie dažādām motiņām un tādām lietām. Un tieši pirms pāris dienām mans draugs nejauši man saplēsa manus tvīzderus. Es neatceros, kāds ir latviski, bet tagad tās lietiņas, ko raustīt uzets, tāpēc es nopirku jaunas. Un šīs te, un šīs tā kā reizē rozā krāsā. Ja nemaldos, šis iepakojums maksā eiro 50, viņam kādreiz arī bija tā kā smukāks iepakojums, bet tagad viņas stāv vienkārši pie šīs te plēvītes. Bet jā, man patīk, ir ok. Un tad pēdējā lieta ir šāda te make-upa somiņa, kas arī, protams, ir no Primarka. Tur iekšā šobrīd ir lūpu krāsas. Un kas man viņā, protams, iepatikās, bija tas, ka viņa ir tāda ļoti meitenīga ar puķītēm. Un viņa tāda maiga, man šķiet sievišķīga, es pat teiktu. Patika arī tas, ka viņam pie rāvēslēdzēja ir šāds te vienkārši uzsiets no ādas. Un iekšpusē, tā kā viņa ir ļoti ietilpīga. Man tur iekšā, protams, tagad ir lūpu krāsas, bet viņa ir tā kā ļoti ietilpīga. Tur lien iekšā pat tādas paletes, kas dažreiz nelien tā kā make-up somiņās, kas ir lielāka nekā šī. Šī, ja nemaldos, somiņa bija 4 eiro. Un man ļoti patīk, es tiešām esmu apmierināta ar šo pirkumu. Tad es arī biju H&M, un tur mēs gājām ar konkrētu mērķi atrast man bikses. Un mēs arī atradām. H&M mēs atradām 2 bikses, un viņas ir faktiski vienādas, bet vienkārši melnas šādas te. Un viņām ir tā kā šauri gali. Un viņas ir pieguļošas ķermenim ar augstu jostu, ar augsto vidukli. Viņas tā kā ir virs nabas. Un man šķiet, viņas vienkārši ļoti skaisti izskatās uz ķermeņa. Komplementē to noteikti. Aizmugurē man ļoti patika tas, ka ir šī detaļiņa, kas ir tāda tā kā vienkārši ādas uzšuvīta. Parasti tā kā visām biksēm ir vienkārši nav visām, bet lielākā daļai džins un tā aizmugurē ir rakstīts parasti kaut kāds firmas vai kaut kas te virsū rakstīts. Šeit ir vienkārši rakstīts denim. Tā kā jā. Man likās vienkārši interesanti, ka tieši tā ir virsū. Arī šeit, kā redzat, tikai vienā pusē pie kabatas, ak Dievs, es nemāku vairs runāt latviski. Pie kabatas ir šī tā kā podziņa, un otrā pusē tādas vienkārši nav. Un tad otrs bikses, kā jau teicu, ir vienkārši tāds pašs, tikai citā krāsā. Vienkārši šādas te tumši zilas. Es nezinu, vai jūs viņas redzat tādas, kādas viņas ir dzīvē. Man šķiet, ka kamerā jūs viņas redzat nedaudz tumšākas,
Bet arī, jā, kā jau teicu, tās pašas. Vienīgais man ir tāda sajūta, ka viņām ir platāki gali, un es īstenībā biju domājis varbūt aiziet pie šuvējas un nošūt galus, jo man īsti nepatīk tā kā plati gali biksēm, man patīk, ka viņi ir pieguļoši. Jā, arī aizmugurē ir šāds tā uzšuvīta, un tā arī rakstīts vienkārši denim. Un, jā, man šeit vienkārši tādas ļoti ērtas, skaistas. Un vienas maksāja 19,99, es pat atceros precīzi. Tad mēs bijām vēl Ņujorkā, un tur mēs nopirkām apakšveru, bet es to domāju, es tikai baigi neiedziļināšos un nerādīšu jums. Bet uzreiz, kā mēs iegājām veiklā, man acīs iekrita šādas te kediņas. Un jā, es vienkārši paskatījos viņām, man likās, ka viņas tādas diezgan funkcionāls, ka viņas var pievilkt pie dažādiem apģērbiem. Un viņas maksāja 3 eiro, kas man likās, tā kā, tas ir ļoti, ļoti lēti. Un es sapratu, ka, varētu nopirkt, tā kā, jā. Viņas, es nezinu, man šķiet tiešām vienkārši parastas. Vienīgā problēma ir tā, ka viņas jau ir diezgan netīras, kaut gan es tā kā neesmu ar viņām daudz staigājis, man šķiet tikai 2 reizes. Bet jā, es nezinu, man šķiet, ka vienkārši ļoti ērtas, es nezinu, viņas varētu saukt piešļūcenēm. Kā arī vienkārši izstāsta ļoti skaisti, man šķiet. Un tad mēs bijām tādā kā nīderlandiešu drogās, un tur es ieraudzīju uzacu marķieri, un, protams, ka viņu momentāli vajadzēja. Ja nemaldos, viņš maksāja 4 eiro, un tas ir šāds no Essences. Vienkārši uzacu marķieris. Es neesmu pārliecināta, ka Latvijā vispār tādi ir bijuši, jo man šķiet, ka bija citām firmām uzacu marķieri, bet nebija Essencei. Es viņu nopirku. Vienīgā problēma ir tāda, ka tā neatbilst manai uzacu, tā kā manam uzacu tonim. Šis ir ļoti, ļoti silts tonis. Un jā, līdz ar to es viņu neizmantoju, bet es vēl domāju, varbūt viņu kaut kā spēšu izmantot, varbūt kaut ko sadomāšu. Man šķiet, ka ir diezgan interesanti uzacis zīmēt ar marķieri. Vienīgais, es neesmu pārliecināta, kā ar viņu var dabūt tādu spicu galiņu uzacīm, bet es domāju, tas ir laika un tehnikas jautājums. Un tad mēs bijām arī tādā veikalā, kur sauc Action, un viņā pārdodas mājai dažādas lietas, skolai, dārzam. Tur vienkārši tā kā, tas ir kā depo, tikai ar vēl plašāku klāstu. Tā kā, bet tajā pašā laikā tas klāsts ir šaurāks, piemēram, tur nepārdodas lāpstas vai kaut kas tāds. Bet, jā, tur arī ir kosmētikas nodaļa, un kosmētikas nodaļā, protams, es atradu arī kaut ko sev. Un es iepriekšējos haulos esmu rādījusi, ko es nopirkusi, bet es parādīšu to, ko es vēl papildus nopirku un esmu parādījusi vēl jums. Un tad pirmā lieta ir šāda te palete. Un tajā ir vienkārši vairāk brūnie toņi. Tā ir lūk šāda. Es ceru, ka jūs kamerā normāli redzat. Tā ir 12 toņi. Un viņi ir visai dažādi, ir tādi, kas ir matēti, un arī ir diezgan padaudz spīdīgo toņu, kas arī bija tas, kas man piesaistīja, jo kādreiz man ļoti nepatika spīdīgie toņi, un tagad tieši pretēji man arvien vairāk viņi sāka patikt. Un tad tagad jau pēdējās lietas ir 4 lūpu krāsas no Max and More. Tā nav nekāda firma, tā kā vai kā, jo 2 šādas lūpu krāsas bija tā kā iepakojumā, viņas maksāja 95 centus, bet tā kā ticēt vai nē, viņas ir labas kvalitātes. Un man ir 4 dažādi toņi, es viņas ļoti uzlikšu uz rokas, lai jūs arī varat redzēt. Šajās lūpu krāsās man arī ļoti patīk tas, ka viņas ļoti patīkami smaržo, un šī smarža nav tā kā pārspīlēta. Bet, lūk, arī ir šie toņi, un viņi visi ir matēti. Šobrīd viņi vienkārši vēl nav nožuvuši, bet viņi visi ir tiešām burvīgi un ļoti skaisti. Šīs lūpkrāsas arī ir ļoti viegli kombinēt ar citiem produktiem, ar citām lūpkrāsām vai lūpu spīdumiem, un es to esmu jau arī darījis. Piemēram, šodien man ir šis te tonis kopā ar iepriekš parādīto lūpu krāsu no Primarka. Un kā redzat, tas ir tas, kas man sanāca uz lūpām, bet es viņu uzkrāsoju jau pirms vairākām stundām, un viņa ir nedaudz arī noēsta, tāpēc tā kā nevarētu skaitīt, tā kā, ka tas tā kā... Es nevaru tik daudz runāt, bet tas, ko es gribēju teikt, ka vienkārši tagad viņa ir nedaudz noēstā lūpkrāsa, bet tā viņa iepriekš bija daudz spilgtāka un labāk redzama, protams.
Bet jā, tas arī bija viss šodienai. Tā kā, ja tev patika, noteikti nospied like, kā arī abonē manu kanālu. Un tad jau tiekamies nākamajā video. Atā!